sauc Elena Markovska, un es labprāt pastāstītu par sistēmisko sakārtojumu pieredzi. Pēdējos 20 gadus, mazliet pat vairāk, es strādāju personāla vadības jomā, sākot ar treniņu centra vadīšanu, tālāk ar dažādiem personāla vadības jautājumiem, un pēdējos 10 gadus vadot personāla atlases komandu Baltijas līmenī 2 valstīs. Tas nozīmē, ka diezgan plaša tā zināšanu bagāža un tā pieredze personāla vadības jomā. Tostarp 20 gadu laikā var piedzīvot arī dažādas ekonomikas šos te viļņus, un esmu pieredzējis ļoti strauju izaugsmi 2006. gads. Un pēc tam 2008. gadā, ja kāds no jums varbūt atcerās, bija krīze, 8., 9. līdz pat 10. gads, kur personāla vadībā viens no galvenajiem ikdienas jautājumiem bija darbinieku skaita samazināšana, un arī tajā es esmu bijusi klātī. Jā, un šodien tā ikdiena ir saistīta ar IT vidi, ar IT speciālistu piesaisti, tiešām ļoti nozīmīgu skaitu atlasīt katru gadu. Mikro līmenī es, protams, vādu savu komandu un pieredzu to, kā tas ir, kad komandai pievienojas jauni cilvēki, kad mēs no kādiem komandas dalībniekiem un cilvēkiem šķiramies un kā to izdarīt ar cieņu, jo tās situācijas gan cilvēku ienākšanai, gan aiziešanai no organizācijas, no komandas ir ļoti dažādi iemesli. Pēdējo 5 gadu laikā, kopš es šo te mācos un pieredzu, praktizēju, tad es varētu teikt, ka es esmu iegūst tādu savu veidu papildus dimensiju, redzējumu, prasmi, saredzēt lietu kārtību, nekautrēties vai būt ļoti drosmīgai un ļaut būt jebkuram jautājumam uzdotam, nenolikt to malā varbūt pa ātru. Tad es gribētu teikt, ka šodien es esmu priecīga, ka kāds ar mani runā par jautājumiem, kuros es jūtos neērti. Es vēl joprojām jūtos neērti, kad man uzdod kādus jautājumus vai norāda uz kādām lietām. Bet blakus šim neērtumam ir arī prieks par to, ka kaut kas, te ir potenciāls kaut ko atrisināt. Te ir potenciāls jaunai biznesa idejai, te ir potenciāls kādam jaunam pilotam. Un tas ir kaut kas, kas dod tādu enerģiju un tādu prieku ikdienā. Ziniet, ko šodien es uzzināju rezultātus aptaujai savai komandai, un no 100 punktiem 90 viņi teica, cik viņi ļoti ir iesaistīti. Es tādus rezultātus izcili. Ja. Kāpēc es par to stāstu šeit? Es vēlētos aicināt jūs pievienoties kursam, kas sauc Sistēmiskie sakārtojumi organizāciju attīstībai un konsultēšanai. Es esmu viena no treneriem šim kursam, kas sākas 17. oktobrī. Uz tikšanos!